Čau visiem, mani sauc Kristaps, un šajā sērijā mēģināsim tikt skaidrībā ar to, kad nesilda pečka. Tā, šodienas pacients būs 5. gada C klase, dīzelis. Tātad tā, iedarbināsim. Tā, un sāksim ar to, ka pastīsimies, vai stāvot uz vietas. Sūdzības bija par to, ka pečka nesilda. Tātad tā, neitrāliem apgriezieniem droši vien dīzelis nekad neuzsils. Bišķiņ pagāzēsim un skatīsimies, vai temperatūra kāpj. Tātad varam redzēt, kad uz vietas stāvot viss uzsils normāli. Tātad pārbaudīsim uzbraucot pa šoseju tālāk. Un uz šosejas situācija ir tāda, kad viņš tur vispār knapi paceļas virs minimālā. Tāpēc man arī nekad nav patikuši dīzeļi, tāpēc, ka viņos vienmēr ir augsts, vienmēr augstā laikā viņi normāli nevar viņus iedarbināt. Tāpēc es vispār dīzeļiem cenšos neiesaistīties vispār. Tātad visticamākais, kas būs pie vainas, tas būs termostāts. Tā. Atveram vaļā. Mēršiem foršu funkciju. Tas, ko var kapotu normāli atvērt. Tā. Noņemam aizsargu. Motoru vāku. Tā, nepazaudējam to gumīņu. Kur nopāšu. Tā. Termostats mums atrodas šiten te korpusā. Un visticamāk viņš ir palicis vaļā vai kaut kā ieķēries vai galam netaisās vaļā. Un dzēsēšanas šķidrums visu laiku tiek dzīts ar pa lielo loku caur radiatoru. Un tāpēc braucot, kad ir liela gaisa plūsma caur radiatoru, viņš atdziest. Un kad uz vietas, teiksim, gāzējam, kad nekas nepūšās cauri, tad viņš ir normālā temperatūrā. Tā. Ko te sāksim? Vajadzētu pišķiņu noliet tosolu, lai tad mums negāžās augšā. It kā tā ir augstā vieta, bet mums bačoks bišķiņu augstāk ir. Jā, tad jāatrod kaut kur viņu varētu tā ērti noliet. Beigās izdomāju, ka tāpat skrūvēšu nost. Nekas traks nebūs. Droši vien noliešanas skrūve ir pašā radiatora apakšā, un tad jāņem panna nost, pārāk liels čakars. Višķiņ pieliesim klāt, nekas nenotiks. Jāizkustina truma. Šķiņveidā čēsim. Un tagad viss te gāzīsies ārā.
Dzēsēšanas šķidrums tādā interesantā krāsā. Vismaz vai kā ūdens izskatās. Tā, šito vēl kaut ko savākt malā. Tā. Termostats redzams. Tā, un tālāk skrūvējam. Ko mēs noskrūvēsim? Otru trubiņu nost. Tā, tālāk noskrūvēsim to kronšteinu, kas tur to trubiņu. Te ir E10 torks. Man nav tagad tāda atslēdziņa. Uzmanīgi skrūvējot var atskrūvēt ar parasto 8 mm muciņu. Tālāk atskrūvējam te tādu kronšteiniņu, kas tur to termostata korpusu 1, 2, 3 arī E10 torks, kurus uzmanīgi var ar 8 mm parasto muciņu atskrūvēt. Šādā kronšteinu varam ņemt nost. Tā, lai tiktu tālāk pie pārējām skrūvēm, mums traucē šidās te, kas tas ir, degvielas trubiņas. Caurulītes, bet, lai viņas paņemtu malā, mums vajag atsūvēt šo te kronšteinu, kas pie reizes arī tur to vāciņu dekoratīvu. Tā, tālāk mēs varam tikt tos vadus, tās caurulītes pabīdot ar vienu kardāniņu pie apakšējās skrūves. Un mēģinām to atskrūvēt. Tā, izstāsta, ka viņš turās uz 3 skrūvēm. Otra skrūve ir otrā pusē, apmēram tādā pašā vietā korpusam malā. Un tad vēl jāatvieno temperatūras devējs. Un te ir augšā. Tagad varētu pamēģināt noņemt temperatūras devēju. Kā viņš te mums nāk? Tā kā ļoti ērtā vietā. Trubiņi tieši te maisās. Maz skrūvgriezīt. Mēģinām. Tie maziņie riebie savienojumi vienmēr, lielākā daļā gadījumā viņi noplīst nost. Līdz šķītim jābūt. Veiksmīgi ir nost. Lēnām maucam nost. Tā, un tagad jācer, ka nevajadzēs eļas, šito te eļas filtru, šo te vāciņu ņemt nost. Baigi te negribētos. Man te viss pludo, vēl eļas to vāku ņemt nost. Tā, te mums atdurās.
te mums atdurās. Tā. Kaut ko mums tas dod. Laikam būs. Tā. Kur ir ārā? Tā, kur mums ir jaunais termostats. Un pārbaudīsim, kā viņš uzvedās, kad viņš ir ciet. Ūdens bišķiņ tek cauri, bet tas ir tikai tur speciāls urbums, kas tā kā minimāli atstāja tā, lai tomēr kaut kāda cirkulācija pa lielo loku notiek. Un salīdzinot ar veco, kā arī tagad ir ciet aizvērts. Un tāpēc mums arī notika visu laiku dzesēšana pa lielo loku caur radiatoru. No tāda pīrādziņa. Termostats principā oriģinālais. It kā nav, bet varam redzēt, ka viņi abi divi ir B ražojuma. Šeit vienīgi ir izslīpēts Mercedes oriģinālais kods. Ja viņš nav izslīpēts, tā tad laikam skaitās kā Mercedes oriģinālā detaļa un cena ir reiz 10. Tātad, ko mums vajag šeit izdarīt? Mums vajag attīrīt to vietu, kur nav nemaz tik traki netīra, bet tāpat pāriet pāri un notīrīt visu, lai ideāli būtu tā virsma, lai netecētu nekas garām. Man vislabāk patīk tīrīt tādas virsmas ar sarkano skočbraitu. Viegli pāriesim pāri. Tā, lai virsma būtu gluda. Tieši tajā vietā, kur varam redzēt, kur gāja tā blīvītes nospiedums. Tagad ņemam jauno termostatu un mēģinam kaut kā viņu tur iemasēt vietā. Pievēršot uzmanību uz to, lai blīvīti paliktu vietā. Mēģināsim šitā. Galvenais, kad ņem ārā, tad bez visu šitā varēja izņemt. Ielikt skuļu. Ir vietā. Tā, tagad jāsāk skrūvītē. Izķersim no sākuma augšējo, kas bija laikam visvieglāk. Kā no sākuma, kamēr vēl atcerot, jāatcerās. Šitie visi salikt virsū. Tā. Bišķiņ atstājam vietu, kur lai viņš jau kustās, lai varētu ieķert pārējās divas skrūvītes. Mēģināsim to nākošo apakšējo. Tikko uzķēru to grūtāko skrūvi. Tā, termostats mums ir pievilkts. Tagad vajag pievienot temperatūras devējam kontaktu. Un to laikam vajadzēja uzreiz uzmalt. Višķiņ būtu vieglāk. Tā. Klikšķīgs bija. Perfekt. Tāks, tālāk. Tālāk varam te trubiņu pieskrūvēt. Trubiņa. Atstājam šņaugu ar skrūvīti uz augšu, ja teiksim, galvenais viņas arī nepārspiest. Lai, ja mums būs, teiksim, tecējs, tad, lai mēs viegli varam pielikt bišķiņu vairāk klāt, jo tos te žņaugus ar tiem žņaugiem ļoti viegli var cauruli pārspiest.
Tā, kas mums te vēl ir? Kronšteins. Tā, šitas. Tā, izrādījās tad, kad šita nebija vītne, bet labi, ka alumīnijas diezgan mīksts salīdzinoši. Ātri iegriezu vītni M6. Un tad varam pieskrūvēt klāt. Šito te kronšteiniņu. Vispār interesanti, kāpēc tur nebija vītnes. Tā. Viss perfekti. Tā, kas mums tālāk? Tālāk šitas kronšteins. Skatās, ka šitien arī nav vītnes, bet tas nekas. Alumīnijas ļoti salīdzinoši mīksts. Un, jā, pareizi izsāk. Galvenais, griežot vītni, kurā gadījumā taisni ir uzsākt pēc tam, jā. Tā. Budkardā vajag noņemt. Man laikam šita nav. Šis te vītņurbis. Es vienkārši ar skrūvīti, jā. Ievalcēšu te vītni. Bet, nu, interesanti, kāpēc laikam no oriģinālais no tā te malē atšķirās, kad viņš ir ar visām vītnēm vajadzīgi. Tā, bišķi paskrūvējam, izskrūvējam ārā, izpūšam kaut ko. Tās skaidiņas, lai viņas pēc tam tālāk griežot vītni nesabeidz to. Tā, kad es tagad iegriezu vītni te, tagad liekam atpakaļ šo te kronšteinu. Štāca. Jā, bišķiņ pasteidzos, laikam vajadzēs. Šito noņemt. Tā, vietā. Apakšā skrūvējā. Tā, kronšteins skrūvas pievilku. Atpakaļ šito. Tāds līmeni. Tur mums tur ir. Tur mums viss ir saskrūvēts. Tagad pieliejam bišķiņu antifrīzu. Un varam darbināt. Tā varam iziet ārā, apstīties tikmēr, kas ir ar dzēsēšanas šķidrumu. Mums rāda jau, ka ir pamaz. Papildinām šķidrumu. Tad sākam bišķiņu. Pagāzēsim jau uz vietas. Nu, pie neitrāliem apgriezieniem dīzels, man liekas, vispār nekad neuzsils. Pat ja viss strādā kārtībā. Tad bišķiņu pagāzējam un skatāmies, kas notiek ar temperatūru. Sildam tik daudz, kamēr ventilators ieslēdzās ventilators un pārbaudām arī izejošo trubu uz radiatoru. Viņai jābūt siltai vai karstai. Ja vajadzīgs, papildinām arī dzēsēšanas šķidrumu. Tā, temperatūra ir uzkāpusi, stabili turās, slēdzās iekšā lielais ventilators, viss kārtībā, kas vēl jāpārbauda. Ieslēdzam siltu karsto gaisu, nu, maksimālo. Uzliekam te. Un šeit arī jānāk būtu karstam gaisam.
Ja viss ir izdarīts pareizi, te nāks karsts gaiss un viss ir kārtībā. Tad varam tā, te nāks karsts gaiss, viss kārtībā. Nākošais, ko mums vajag darīt, tad ir braukt uz šoseju un pārbaudīt, vai braucot viss strādā kā vajag. Tā, esam tagad izbraukuši uz šosejas. Uzliksim kruīzu. Ko skatāmies? Kas notiek ar temperatūru? Ieslēdzam silto gaisu. Siltums nāk. Temperatūra. Kā jūs redzat, stāv uz vietas. Izskatās, ka viss kārtībā. Tā, vēl bišķiņ pavizinājos. Temperatūra stabili stāv uz vietas. Beidzot ir siltums. Varam braukt atpakaļ uz darbnīcu un pabeigt to, kas mums vēl tur palika. Laikam vāciņu uzlikt un pārbaudīt, vai nevajag pielikt dzēsēšanas šķidrumu. Tā, esam atpakaļ boksos. Dzēsēšanas šķidrums ir normā. Tā, te viss kārtībā. Noplūdes nekādas nav. Varam likt virsū dekoratīvu štupāku. Tā. Viss kārtībā. Ot tā. Tas šodienai laikam būs viss. Uz drīz tikšanos. Obā! Nopietni.